Labvakar visiem! Man skaņa kaut kur pazuda, kad es rakstīju video, tāpēc es tagad uzrunāšu virsū. Es varu daudz ko arī neatcerēties, ko es tur runāju, bet galveno vienalga es gan jau pateikšu. Man rokās patreiz ir Greenway ēteriskā eļļa no Šarmē sērijas, tieši apelsīnu. Un es parādīšu, ko es parasti, bieži vien daru ar ēteriskajām eļļām. Tam es izmantoju apelsīnu un izmantoju bieži vien arī lavandes eļļu. Šī ēteriskā eļļa apelsīnu ļoti patīkami smaržo, nav nekādas ķīmijas nesitas cauri, tīši it kā būtu laupīts apelsīns un miziņa. Un tad man ir tādi klucīši, viņi agrāk smaržoja, un varbūt viens vēl pēc kaut kā smaržo, visātrāk pēc manas iepriekšējās ēteriskās eļļas, pēc jasmīna vai pēc lavandas, un citi vispār ne pēc kā vairs nesmaržo. Mest viņus vienkārši laukā, kaut kad pirkti, kaut kad lietoti un neceļas varbūt rokā, kāpēc gan neizmantot vēlreiz, iesmaržinot ar ēteriskajām eļļām. Un tā kā ēteriskās eļļas tagad ir tīri labi pieejamas un arī kvalitatīvas, tad es vienkārši kaut cik uzleju uz šiem klucīšiem. Varbūt citiem ir ne tādi kā lācīši, citiem varbūt ir tās bumbiņas un viss. Bet, man ir tādi lācīši, jo viņus vēl var pakarināt arī uz drēbju pakaramā, kā redzat, tur ir tāds caurumiņš. Jā, man pat no sākuma likās, ka es ļoti daudz uzlēju, un ka tur tāda maza pudelīte, un ka tur nekas daudz nepaliks iekšā. Bet, viņu visu saliet nemaz nevajag, un ja ir nekvalitatīvāka ēteriskā eļļa, vai viņa ir mazāk spēcīga smarža, var gadīties, ka varbūt vajaga. Bet, es parasti nekad neesmu lējusi viņu visu to lācīti, klucīti, lācīti koka. Parasti es viņam uzpilinu uz vienas pusītes, uz otras pusītes kaut cik. Un tad arī ar to pietiek. Ļoti slikti man bija tas, ka tīri tā padaudz pat likās, ka lejas. Gribējās, lai būtu tas dozators, bet, ņemot vērā, ka kokā tas viss tāpatās sasūksies un pēc tam to smaržu arī atdos, tad nemaz tik traki tas nebija. Varbūt ar to dozatoru nemaz tik labi neietu. Pa pilītē pilinātos, tā uzreizes liels rimbulis, tā varētu viņu varbūt pa vairākām vietām, pa pilītēm. Man tā šķiet, ka tur ļoti, ļoti ātri viss iet, bet nē, tur tā nemaz nebija. Man pēc tiem 4 vai 5 klucīšiem tur vienalga vēl vairāk kā puse pudelītes tās palika. Kaut gan viņa arī likās, ka maza, redz, es jau otrais ņemu un uzleju uz vēl vairāk. Saka, nav ko žēlot labu mantu. Un principā es šitos klucīšus tad arī lieku skapjos, kad viņi ir pastāvējuši. Kādu pusstundu pastāv, lai sasūcas iekšā tā eļļiņa, varbūt 10 minūtes. Un tad es lieku skapjos, drēbēs, veļā, un patīkama smarža ir, un atbaida arī kodes. Apelsīnu un lavandas, vismaz tā raksta, kā atbaida kodes. Principā, kad es esmu sākusi šito darīt, es īsti vairs kodēm, atklāti sakot, es arī neesmu pirkusi neko. Ļoti pārdzīvoju, ka tomēr man nebija tā dozatora, gribējās tomēr, lai mazāk ir tā liešana tāda. Bet,
reizi pusgadā vai pat gadā reizi, izmantojot tādā veidā, pilnīgi manā uztverā cena kvalitāte pilnīgi atbilstoša ir. Jā, jo smarža ir diezgan tāda izteikti apelsīnīga. Ja pat sarīvētu tā apelsīnu un miziņu, un tad izspiestu to, un tā varētu būt. Nu, un pats interesantākais, protams, bija pēc tam, kad es pārtraucu filmēt, jā, nu, es pat pēc tam to visu nofilmēju, tomēr es nevarēju kastīti aiztaisīt, vēl pat šeit kadrā var redzēt, ka nevaru aiztaisīt īsti kastītes, jā, un pēc tam, nu, joki visādi ir. Atradās arī dozators, tā ka vajaga tikai rakt, un bija kastītē tur dibenā tas ielikts arī tas dozators, tā ka vienmēr vajag visu iepakojumu riktīgi izskatīt un visu varēs atrast. Tā ka rekād es priecīga, ka dozators ir tomēr atradies, bet, nu, es viņu demonstratīvi ieliku, jā, lai redzētu, ka tiešām tas, kā saka, šitai pudelītei un visu, un ir, un var lietot, bet, nu, pēc tam es uzliku to ciešo vāciņu, jo nemaz es tik ātri pie tās ēteriskās eļļas vairs klāt diez vai ķeršos. Nu, protams, var arī visādiem kodumiem izmantot, arī nekādas vainas iesmērēt, jo viņi visi ir antiseptiķi, pilnīgi. Jā, tā kā. Nu tā, joki visādi gadās. Nevajag, kā saka, uz firmu vainu velt, ka ja pats esi bez rokām un īsti neredzi, ka tur kastītē vēl kaut kas ir ielikts. Tā kā viss ir augstākajā servisā un viss atbilst, kā vajag, ir viss salikt.